10. augustā 5. reizi Aizkrauklē, bet pavisam 11. reizi Latvijā notika Lauku bibliotēku atbalsta biedrības rīkotie novadu grāmatu svētki. Grāmata ir informācijas nesējs, tāpēc tai īpaši veltītajos svētkos ir iespējams viss, un tā notika arī šoreiz. Kā ierasts agri no rīta, sākās plaša grāmatu komercizstāde, kurā piedalījās izdevniecības Lauku avīze Zvaigznā ABC, Jumava Nordik, Tapals, Rēriha grāmatnīca, 12 un izdevniecība Avots. Ik viens, kas iegādājās grāmatas, piedalījās izlozē veiksmīgākais pircējs un ieguva vērtīgas dāvanas. Laikraksta Latvijas avīze publiskajā diskusijā Reforma izglītībā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi, Eiroparlamenta deputāts Kārlis Šadurskis, 11. Saeimas deputāts Jānis Vucāns, Aizkraukles novada domes vadība un izglītības darbinieki. Latvijas bankas seminārs kādu eiro gaidām pulcināja Aizkraukles reģiona novadu pašvaldību deputātus, darbiniekus un uzņēmējus. Notika vairākas tikšanās ar rakstniekiem, zīmējumu un erudīcijas konkursi, Latvijas zemesardzes Aizkraukles 55. kājinieku bataljonu aprīkojuma prezentācija un ekipējuma demonstrējumi, kā arī kopīga zupas ēšana. Grāmatas svētku atklāšanā muzicēja Ziemeļu ģimene, savukārt noslēgumā mūs priecēja muzikāla programma Dzīvīte, dzīvīte šūpojos tevī ar dziedošo aktieri Jāni Paukštello. Notika ieskats Līgas Blauvas grāmatā par aktiera Jāņa Paukštello dzīvi Tintē, bet balts. Aizvadīti daudz emocionāli mirkļi, un Lauku bibliotēkas saņēmušas vērtīgus grāmatu dāvinājumus. Svētku atbalstītāji Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš, ministru prezidents Valdis Dombrovskis, Zemkopības ministrija, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas bērnu fonds, Latelekom, Vienotība, Reforma partija, Zaļo un Zemnieku savienība, Sijā Drukātava, Sijā Skapīts, Anita Mellupe, Pāvils Vasariņš un Aizkraukles novada pašvaldība. Sadarbības partneri Latvijas banka un Latvijas dzelzceļš. Informatīvie atbalstītāji Latvijas avīze, laikraksts Stabaraksts, domas vēstis www.biblioteka.aizkraukle.lv. Aicinām grāmatas svētkus apmeklēt arī citu gadu. Esam Aizkraukles pilsētas kultūras namā, un šeit notiek 11. novadu grāmatu svētki. Grāmatu svētki atbraukuši uz Aizkraukli kā vienmēr ar Lauku bibliotēku atbalsta biedrības priekšsēdētājas Birutes Eglītes kundzes svētību. Labdien! Un prieks jūs sveicināt Aizkrauklē, un sakiet, kā jūs jūtaties šajos 11. svētkos šodien Aizkrauklē un vispār Latvijā? Liels paldies! Vispirms es jūtos pie jums tiešām brīnišķīgi, jo pirmo reizi mums svētki notiek šajā renovētajā brīnišķīgajā kultūras namā. To, ka šīs telpas ir kļuvušas daudz plašākas, gaišākas, skaistākas, vienkārši brīnišķīgi. Visam pietiek vietas. Visam tiešām pietiek vietas un viss labi sanāk, un paskatieties, cik daudz cilvēku. Ja? Tagad jau viss ir aizgājuši uz sarīkojumu, bet vispār cilvēki ir tiešām daudz, interesi ir ļoti liela. Galu galā augusts, tas ir laiks, kad mēs atkal sākam skatīties uz grāmatu plaukta pusi. Un tas ir labi. Jaunumu arī ir samērā daudz. Kaut arī izdevējiem šobrīd neklājas viegli, un mēs te pa visiem cenšamies izdarīt tā, lai lauku iedzīvotājs saņem to maksimālo, to pašu jaunāko, pašu interesantāko. Cenšamies tā strādāt. Arī atsaucība no mūsu atbalstītājiem. Es nevaru teikt, ka būtu slikta. Ir laba, bet, protams, tas dāvinājuma apjoms ir nesalīdzināms ar citiem gadiem, jo šogad nav ne vēlēšanu, ne arī mūsuprāt krīze vēl beigusies. Kaut arī Valdis Dombrovskis, kas pat mums arī te visām bibliotekām uzdāvināja interesi par to, kā grāmatu par to, kā krīze Latvijā ir beigusies. Ja? Mums gan šķiet, ka tā gluži nav, bet viņiem tur tos ciparus rēķinot, tā sanāk. Bet galvenais jau ir lasītājs. Galvenais, ka cilvēki nāk, interesējas.
Es tā saprotu, ka viens no grāmatu svētku ieguvumiem ir gadā viens tāds atskaites punkts, kad jūsu biedrība organizē šīs varētu pat teikt tādas labdarības akcijas, kad notiek dāvinājumi lauku bibliotēkām un viņas ieguva arī dāvanu kartes. Kāds ir tas reālais labums, ko mēs tā kā varam pārskatīt, kas pēc grāmatu svētkiem mūsu novadā un tuvākajos novados paliks bibliotēkā? Gluži visās bibliotēkās, kas piedalās svētkos, ienāks grāmatu jaunumi. Ir dāvanu kartes, tās ir apmēram 700 latu vērtībā, bet ir arī ļoti daudz labu, vērtīgu grāmatu, gan no valsts prezidenta Andris Bērziņš, mums ļoti vērtīgu dāvinājumu ir atvēlējis tieši Aizkrauklas un apkārtējiem novadiem, jo bibliotekas sabrauc ne tikai no Aizkrauklas novada. Ļoti skaists dāvinājums ir no Valda Dambrovska. Jā, tātad kā Latvija pārvarēja krīzi, studēsim un skatīsimies, kā tas ir izdevies. Jā. Un ļoti daudz vēl citu grāmatu. Grāmatu tiešām ir daudz, un es par to ļoti, ļoti priecājos. Lai gan bibliotekāri vienmēr vairāk priecājas par dāvanu kartēm, jo tad viņi var izvēlēties, ko tad tais izdevniecībās iegādāties. Tas ir arī tāds ieguvums, kad mūsu bibliotekā būs grāmata, kurā būs ieraksts, ka to ir dāvinājis valsts prezidents. Tas tāda vēsturiska liecība gan par prezidentu, gan par šo laiku, kas ir bijis aktuāli un kādas grāmatas viņš ir gribējis dāvināt, vai ne? Jā, protams, katrā grāmatiņā būs ielīmīta, jūs redzēsiet, kas to ir dāvinājis. Šī ir 10. vieta šogad Latvijā, kur notiek novadu 11. grāmatu svētki. Tā mēs katru gadu martā sākam un novembrī beidzam, un tad mēģinām aptvert praktiski gandrīz visus novadus. Katrā ziņā visas bibliotēkas, kas vēlas piedalīties, bibliotekāri, kas vēlas piedalīties ar saviem lasītājiem mūsu grāmatu svētkos, to var izdarīt. Tas ir ļoti brīnišķīgi. Un cik ilgi jūs gatavojaties šiem svētkiem, vai arī jums, ir tā sistēma, kā es redzu, kā jūs organizējat, jums atstrādāta tik ļoti, ja jums visa dzīve paiet organizēt grāmatu svētkus. Man ir tāda sajūta, ka vieni beidzās, tas sāks nākoši. Jā, patiešām tā arī ir. Šobrīd augustā, tagad 10. augustā mēs atsākam otro pusgadu, tā pirmais pusgads mums beidzās maijā, un tagad atkal katru piekdienu. Piekdienu uz kādu vietu? Jā, uz kādu vietu Latvijā. Un, kamēr visas tās vietas, kas ir ieplānotas jau iepriekšējā gada rudenī. Tad oktobrī mēs plānosim jau grāmatu svētkus uz 2013. gadu. Un, kamēr tā interese ir, tikmēr tas viss notiks. Jā, mums šodien tā diezgan plaša komerci izstāde. Izdevniecības ir atbraukušas tirgoties, un tās cenas ir ļoti draudzīgas, un cilvēki ir ļoti laimīgi, kad ir iegādāties grāmatas tieši no izdevēja, bez veikalu uzcenojumiem. Un arī izdevniecības dāvina šīs te grāmatas, ja, ne tikai šie te populārie cilvēki, un visi, kas ir atbraukuši, visi atstāja kādu grāmatiņu mūsu lauku bibliotekā. Jā, tieši tā arī tas notiek, un tāpēc arī ir šī akcija atbalsts lauku bibliotekā. Mēs sabiedrību visu gadu aicinām dāvināt grāmatas lauku bibliotēkām, jo lauku bibliotekām nekad nebūs tā, ka tās varēs iegādāties visu, ko lasītājs gribētu. Tāpēc šis atbalsts no sabiedrības puses noteikti ir vajadzīgs. Bet, protams, grāmatu svētki tā reize, kad mēs to īpaši akcentējam, kad atvedam to savākto dāvinājumu, un kas ir adresēts šoreiz vispār ļoti interesanti. Mums ir pat grāmatu paciņas no Zviedrijas atnākušas. Jā, un tieši Aizkrauklas grāmatu svētkiem. Ja? Tā kā man ir prieks, ka šī ziņa par atbalstu Latvijas lauku bibliotekām ir aizskanējusi jau pāri Latvijas robežām, un ka svešuma latvieši arī to tā ir pamanījuši un nāk ar savu artavu talkā, un tas ir ļoti svarīgi. Ļoti daudz arī nopietnas lietas. Ir nosaukums pasākumam, ir svētki grāmatai, ir protams, dziedāšana un ir zīmēšana, ir atrakcijas un visādas lietas, bet ļoti nopietnas arī diskusijas un semināri. Jūs arī piedalījāties diskusijā par izglītības reformām. Varbūt pāris vārdos, kā jūs vērtējat, kā jums šķiet, kā noritēja šī diskusija, jo diezgan tāds aktuāls jautājums Latvijā sakarā ar jaunā ministrija reformām plānotajām? Jā, diskusija, manuprāt, kopumā bija laba.
lai gan mēs ļoti gaidījām uz šo diskusiju pašu ministru Robertu Ķīli, un viņš arī bija solījies ierasties, bet, kāds tur iemesls pēdējā brīdī, tomēr viņš ir atsūtījis savā vietā ministrijas pārstāvi, Papulas kundzi, bet tik un tā. Šī zāles interese bija ļoti liela, jautājumi bija, jūs pati redzējāt, bija tiešām daudz, un arī atbildes, manuprāt, bija jēdzīgas, sakarīgas, te nebija tāda ūdens laistīšana, un ar to arī pēdējos gados mūsu diskusijas ir tiešām ļoti īpašas, jo cilvēki, iedzīvotāji var uzzināt par kādu aktuālu tematu, to, kas viņiem sāp, kas viņus interesē, no valsts augstākajām amatpersonām. Kārlis Šadurskas, Eiroparlamenta deputāts tomēr, jā, un bijušais ministrs, tā kā arī ļoti zinošs cilvēks, un Vucānu kungs, Jānis Vucāns no Zaļajiem un Zemniekiem, tā kā arī ļoti zinošs eksperts, var teikt, jā. Katram bija iespēja šīm augstajām amatpersonām uzdot tiešām jautājumus, kas ir sasāpējuši. Tā arī tas notika, un jautājumi bija ļoti, ļoti daudz, nevarējām pat diskusiju veikt. Drusciņi mazliet ievilkām, jā, pusdienas laikā, un līdz ar to... 2 stundas diskutēt, tas diezgan daudz, es domāju. Jā, noteikti, bet interese bija liela. Jūs redzējāt, zālē bija daudz pedagogu, daudz vecāku, tā kā, jā, tā bija aktuāla lieta tagad. Jā. Šobrīd notiek arī seminārs par eiro ieviešanu Latvijā, un ļoti liels prieks, ka grāmata jau kā informācijas nesējs nes līdzi to, ka svētkiem patiesībā var pielikt klāt jebkuru informāciju, vai par izglītību, vai par naudu, vai par baudu, vai par mākslu, visu var savienot kopā. Kā jūs, teiksim, vērtējat, varbūt šos svētkus vai šo gadu, ar ko viņš atšķirās no citiem gadiem, kas ir tāds jauns, varbūt kāda laba jauna grāmata, kas jums ir ka jūs kā cilvēku, kas pārsteidz šajos procesos, ko jūs tā nopūšoties teiktu, tas gan ir labi, tā grāmata bija laba, vai tā diskusija bija laba, vai tas notikums bija labs, kas jums tā, savā prātā pārceļojot šī gada grāmatas svētkus, tā kā ir iespiedies atmiņā. Laikam kaut ko vienu izcelt būs tiešām grūti, jo katra programma, katrā norises vietā ir ar kaut ko ļoti īpaša. Šogad mēs ārkārtīgi priecājamies par to, ka lielā daļā grāmatas svētku piedalās Jānis Paukštello. Ar savām dziesmām, ar savām anekdotēm, ar savu brīnišķīgo dzīves prieku. Jā, tas ir īpaši, un arī viņa grāmata tiek bibliotēkās ārkārtīgi lasīta un novērtēta. Šī atklātības pakāpe, ar kādu, ne katrs cilvēks spēja atvērties rakstītājam, ja. Protams, mūsu programmas veidojas ne tikai no tām uzrakstītajām grāmatām un tiem autoriem, kas jau ir paveikuši šo darbu, bet arī no tām grāmatām, kas varbūt taps. Un arī šīs diskusijas, piemēram, par kurām man dažreiz pārmet, kā gan tas iedarās grāmatsvētkos, brīnišķīgi iedarās, jo mēs visi kopā rakstām Latvijas vēsturi. Un politika, tā ir ārkārtīgi būtiska mūsu dzīves sastāvdaļa. Tie ir noteikumi, pēc kuriem mēs dzīvojam visi. Tāpēc, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi un ļoti labi, ka mums te arī jauni dzejnieki lasa savas dzejoļus, vai ne? Viņiem vēl nav grāmata iznākusi, bet noteikti iznāks. Jo es domāju, šī saskari ar lasītāju šajā brīdī, kad viņš pirmo reizi pie mikrofona skaļi, publiski lasa savas dzejoļus, tas taču ir brīnišķīgi. Tas noteikti stimulēs, tas noteikti viņu stiprinās, tas noteikti viņam palīdzēs to savu pirmo grāmatu radīt. Tā kā mums te viss iederās, tikai tā gudri jāsaliek, un tam, protams, ir brīnišķīga vietējā darba grupa, kas ļoti nopietni strādā, vismaz 2 mēnešus, dažreiz arī 3 mēnešus, lai mums tas viss tā raiti un interesanti saietu kopā. Un, man liekas, šī programma starp daudzām citām aizkrauklas grāmatsvētku programmām, arī ne tikai aizkrauklē svētki notikuši, vai ne arī pagastos dažādos, šī ir viena no bagātākajām un interesantākajām, jā, jau tas ir svarīgi. Ļoti jauki, jā, tas ir burvīgi tiešām, kad ir daudz jaunu lietu, bet ir arī daudzas lietas, kas ir kā tradīcija un ko mēs jau zinām, un cilvēki nāk tiešām jau uz pārbaudītām vērtībām. Man šķiet, ka mēs esam tikai ieguvēji, ka mums notiek šie grāmatsvētki mūsu novadā, un cerēsim, ka jums pietiks spēka un jūs brauksiet vēl. Un tā
došu tādam noslēguma tekstam vēl vārdu, varbūt uzrunāt tautu vai kaut ko vēl pateikt, savas emocijas, vai varbūt pastāstīt, kas rokās jums, varbūt kaut kas īpašs, jā. Tas arī ir viens no jaunākajām grāmatām, bet grāmata ir ļoti daudz izlozēto daļu. Mēs redzēsim, cik daudz interesantu jaunu grāmatu ir, kurus atkal jāizlasa. Lasiet! Lasīsim mēs visi. Lasīsim tad, kad vajag iegūt jaunas zināšanas, lasīsim tad, kad vajag atpūsties, lasīsim tad, kad ir vienkārši vientulīgi. Lasīsim, jo grāmata tas ir, ikviena mūsu dzīvē ļoti svarīga. Paldies jums par sarunu. Nobeigsim šo interviju tiešām ar aicinājumu, mīļi aizkrauklieši, lasīsim grāmatas, pirksim grāmatnīcās, iesim uz mūsu bibliotēku. Un mūsu sarunu biedreni šodien bija Lauku biblioteka atbalsta biedrības priekšsēdētāja Birutas Eglītes kundze. Liels paldies par sarunu. Uz tikšanos citās reizēs. Turpinām baudīt 11. novadu grāmatsvētkus pilsētas kultūras namā un esam mazajā zālē, kur ir daudz dažādi radošās darbnīcas un nodarbības un konkursi bērniem. Sveiki, bērni! Sakiet, no kurienes jūs esat atbraukuši? Mēs no Klintēnas pagasta Selgas. Visi jūs esat no Klintēnas? Jā. Visi kopā atbraucāt ar kopīgu autobusu, ja? Jā. Un kas te tagad notiek? Jūs zīmējat kaut ko? Ko jūs zīmējat? Aizkraukli. Jums tāds uzdevums kā pļaviņiešiem zīmēt aizkraukli. Vai jūs bieži esat aizkrauklē? Nepārāk. Tad ir viegli uzzīmēt aizkraukli vai grūti? Kā jums ir? Nav īpaši viegli. Nav īpaši viegli. Varbūt mēs kādu zīmējumu varam pacelt un parādīt, tur, kur ir tā Daugava lielā un skaistā. Parādam mēs televīzijā zīmējumu, te top zīmējumi. Tādi lūk, bet to, ka Daugava aizkrauklē, to jūs esat pamanījuši. Vai pirmo reizi esat grāmatu svētkos? Kā ir? Tā, nezinu, neatceros. Neatceries, vai esi bijis? Jūs atveda no skolas vai bibliotekā jūs Jā. Informāciju? Un tagad jūs uzzīmēsiet zīmējumus, un tad jums viņus novērtēs, un varbūt būs kādas balvas. Jūs nezināt, kā būs? Nē, mēs nezinām. Mums tik pateica, ka ir jāuzzīmē zīmējumi, ja grib. Un tālāk neko nezinām. Vai jūs bijāt arī uz tikšanos ar rakstnieci, Muižzemnieces kundzi sākumā? Nē, nebijām tikušies. Jūs tikai atnācāt tagad zīmēt. Kā jūtaties vispār? Patīk zīmēt šeit aizkrauklē? Man patīk. Jā. Vai paši grāmatas daudz lasāt? Es ļoti daudz lasu. Ļoti daudz. Vai šodien arī kādu grāmatiņu nopirki vai nenopirki? Es nenopirku. Bet redzi, ka tik daudz grāmatu ir, vai ne? Ja jums vēl bibliotekāri aicinās braukt uz aizkrauklas grāmatu svētkiem, vai jūs brauksiet? Kā ir? Brauksim, jā. Jums patiktos arī braukt? Jā, es braukšu. Jūs arī? Jā. Labi, vēlēsim pļaviņiešiem, lai viņiem veicās zīmējumu konkursā, un pēc tam būs interesants konkurss, ko tu zini par aizkraukli. Jums arī būs diezgan grūti atbildēt uz šiem jautājumiem, bet jūs paklausīsieties, ko citi teiks, jo aizkrauklē šogad paliek 45 gadi. Paldies, bērni, par sarunu. Pajautāšu, kā jūs sauca, kas bija mani sarunu biedri? Viviāna. Kitija. Madara. Alīna. Viktorija. Andis. Labi, lai jums veicās jūs pļaviņās un brauciet biežāk ciemos pie mums uz aizkraukli. Paldies par sarunu!